Šajā video es pastāstīšu par Panteko linējas pērnītes beidzes pareizu pielietojumu. Kas tad ir linējas pērnītes beidzes? Tas ir produkts, kas sastāv no linējas pērnītes un minerālu pigmentiem. Linējas pērnītes beidzes ir produkts, ko var izmantot gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Iekšdarbiem tās būtu gan sienas, griesti, grīdas, tāpat arī margas un kāpnes. Ārdarbiem tā varētu būt ēku fasādes arī un dažādi bērnu rotaļu laukumi un galda virsmas. Pirms sākam darbu ļoti svarīgi ir arī pareiza instrumentu izvēle. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes dabīgo vai augto saru otas. Ja tomēr jums nav pieejams šāds otas, var izmantot arī sintētisko saru otu, taču tā ir jāuzlabo. Mēs paņemam otu un aptuveni trešo daļu saru nogriežam ar šķērēm. Nogriežot sarus, tie kļūst cietāki, un tas palīdz linējas pērnītes ierīvēt virsmā ļoti plānā kārtiņā, nevis vienkārši izsmērēt. Izmantojot šādu tehniku, tiek iegūts kvalitatīvs rezultāts, tas pagarina Panteko produktu kalpošanas ilgumu un klājuma kvalitāti. Darbu sākot virsmu notīram no putekļiem, un koksnē, protams, jābūt mitrumam 15–18%. Ir jānovērtē apstrādājuma materiāla kvalitāte. Ja ir aizdomas par to, ka kokam var sākt veidoties zilējums, iesakām apstrādāt ar ūdens bāzes antiseptiķi. Tad paņemam uz otas nelielu daudzumu, beidzes un plānā kārtiņā klājam uz virsmas. Apstrādājot šādā veidā apdaras dēļus, ir svarīgi nobeidzēt dēļu galus, jo šī ir vieta, kur koks visvairāk uzņem mitrumu. Produkts jāizlīdzina pa visu virsmu. Pēc beidzes uzklāšanas ir jāpagaida 20–30 minūtes, atkarībā no apstrādājumas virsmas tipa un tā uzsūkšanās īpašībām, kā arī no apkārtējās vidas temperatūras. Beidzes ir dabīgs koks apdares produkts, kas labi iesūcas kokā, aizsargā virsmu no mitruma un ļauj tai elpot. Tā kā beidzes klājums ir elastīgs, tas izstiepjās un sarējās līdz ar koku, tāpēc nelobās un neplaisā. Beidzē ir pieejami 11 dažādi toņi. Taču sazinoties ar mūsu ražotni Iecavā, ir iespējams pasūtīt jums individuāli izstrādāt toni. Ir pagājuši 20 minūtes, ja, un ko mēs redzam? Daļa beidzes ir sasūkusies virsmā, bet daļa palikusi uz virsmas. Ja. Ņemam lupatiņu un visus šos liekos ējas pārpalikumus, kas atrodas materiāla virspusē, slaukam nost. Līdz ar to mēs noņemam lieko eļas daudzumu un beidzes pārpalikums izlīdzinām pa virsmu. Un iegūstam vienmērīgu beidzes klājumu. Izmantotās lupatiņas pēc slaucīšanas nedrīkst atstāt vai kaut kur nomest. Tās jāieliek spainī ar ūdeni vai jāsadedzina. Tas ir drošības pasākums, kurš ir jāievēro, jo, kā zināms, ar eļām piesocinātiem sintētiskiem materiāliem piemīt pašaizdegšanās. Izlietotās otas var viegli notīrīt ar ziepjūdeni vai dabīgo terpentīnu. Ja plānoti turpmākie krāsošanas darbi, otu var iemērkt traukā, kur ir nedaudz ielieta linējas pērnīte. Šeit mēs redzam apstrādājumu virsmu, kurai liekais beidzes daudzums nav noslaucīts, un kā redziet atsevišķās vietās, ja ir redzam šādu spīdumu, kas arī saglabāsies uz virsmas un ko būs ļoti arī grūti notīrīt. Kā es pieminēju, ka linējas pērnītes beidzes var izmantot ārdarbiem, un šajā gadījumā mēs redzam, kā beidzes izskatīsies uz terases dēļiem, 4 dažādi toņi. Protams, beidzes var uzklāt arī uz apzāģēta dēļa. Iekšdarbos mēs beidzes iesakām, ka var uzklāt vienu reizīt, bet tā kā ārdarbos noteikti būs jāuzklāj 2 klājumi, tad otro klājumu mēs iesakām uzklāt pēc apmēram 3–4 dienām. Veiksim darbos!